Fu ir miris. Nē, es viņu tikko izvilku no ūdens. Tas ir briesmīgi. Nē, viņš bija tik tuvu, ka es viņu neredzēju. Es nezināju. Es biju tieši blakus viņam. Apdrūmā decembra dienā Half-Moon-Bejas pilsētā Kalifornijā spocīga migla apklāja draudīgos ogļmelnos klintājus, kas izcēlās no mutuļojošās pelēki zilganās okeāna virsmas. Vējš gaudoja, ka tas sapūta baltās viļņu galotnes trakumā. Marks Fu iznira no miglas, sēžot uz sava sērfa dēļa, dreifējot pretī bezgalīgai ūdens sienai, kas traucās piekrastes virzienā. Vilnis sāka veidoties, ceļoties arvien augstāk, it kā tas gribētu aizsniegt debesis. Marks pagriezās un sāka nikni airēt, pozicionējot sevi, lai noķertu šo šķidro briesmoni. Viņš uzlēca kājās tieši tajā brīdī, kad vilnis sāka gāzties pār viņu, izveidojot milzīgu alas veida tuneli. Marks pat nenojauta, ka dzenoties pakaļ šim vilnim līdz neaptveramiem augstumiem, šī diena būs viņa pēdējā. Es parasti baidos no augstuma, un es parasti baidos no ātruma. Man nepatīk amerikāņu kalniņi, un man ir bail sēdēt uz zirga, saprot? Bet nav neviena viļņa, ar kuru es būtu sastapies, kas mani būtu tik ļoti nobiedējis, ka baidītos doties ūdenī. Marks Fu bija 10 gadus vecs, kad viņa ģimene no Singapūras apmetās uz dzīvi Havaju salās, kur viņš pirmoreiz iemācījās peldēt un attīstīja savu mūža aizraušanos ar sērfošanu. Nedēļas nogalējs viņa tēvs Čārlijs veda Marku un viņa brāļus un māsas gar piekrasti uz Oahu dienvidu krastu. Viņi pavadīja dienu jautri peldoties siltajos akvamarīna ūdeņos, braucot ar maigajiem viļņiem līdz dzirkstošajām smiltīm. Tajās laimīgajās bērnības nedēļas nogalēs Marku jūra pilnībā apbūra. Pēc 2 īsiem gadiem paradīzē Fu ģimējumi pārcēlās uz augsto betona džungļiem klāto Vašingtonu, D.C. Marks bija satriekts, izrauts no sava tropiskā patvēruma. Pagaisa bezrūpīgās dienas, kad saule sildīja muguru un ūdens skāra ādu. Vašinizā viņš pastāvīgi juta okeāna vilkmi, neatlaidīgi aicinājumu no viļņiem, uz kuriem viņš ilgojās sērfot. 14 gadu vecumā, izmisīgi vēlēdamies atsaukties jūras sirēnas dziesmai, Marks aizbēga uz Floridu. Dažas brīnišķīgas nedēļas viņš atkal izbaudīja brīvību, pavadot saulainas dienas, sērfojot gar krastu, līdz viņu beidzot atrada satrauktie vecāki. Viņi nespēja saprast viņa magnētisko pievilkšanos okeānam, taču beidzot piekāpās un pārcēla ģimeni atpakaļ uz Havaju salām, kad Marks bija 16 gadus vecs. Marks atdzīvojās atgriežoties savās īstajās mājās Havaju salās. Viņš šķita izstarojam mirdzumu, ko baroja salas saule. Tagad, būdams spēcīgs peldētājs un prasmīgs sērfotājs, Marks katru brīvo brīdi veltīja sava ķermeņa trenēšanai un prasmu baudīšanai okeānā, pēc kura viņš tik ļoti bija ilgojies. Pabeidzis Rūzvelta vidusskolu gadu agrāk un izlaidumu izlaidis, lai dotos sērfot, Marks 1977. gadā, tikai 19 gadu vecumā, sāka piedalīties startautiskajā profesionālo sērfotāju pasaules tūrē. Lai gan viņš parādīja daudz sološas spējas, savos sacensību gados Marks nekad neieguva augstāku vietu par 66. pasaulē. Vērtēšanas kritēriju un tiesneši nespēja atspoguļot Marka iedzimto talantu un kaislību. Viņa radošo revolucionāro stilu stingrajā sacensību vidē nenovērtēja. Līdz 80. gadu sākumam Marks pameta sacensības, nebūdams apmierināts ar šo ceļu. Viņš vēlējās pārkāpt robežas un braukt pa viļņiem nevis punktu dēļ, bet gan tāpēc, lai izjustu to īsto sajūsmu, ko sniedz okeāna spēka izaicināšana. Marks vienmēr bija juties pievilkts lielajiem viļņiem, visdzīvāk viņš jutās izaicinot milzīgās ūdens sienas ar visu savu ķermeni. Tagad, brīvs no sacensību ierobežojumiem, viņš sekoja savai aicinājumam. Marks pārcēlās uz Oahu ziemeļu krastu, kas ir lielo viļņu sērfošanas epicentrs. Tas izrādījās ideāls pamats viņa drosmīgajai plūstošajai tehnikai. Marks ar graciozu prasmu un līdzsvaru uzbruka slavenajam sērfa vietai Vaimejas līcī. Viņš izpildīja radikālus pagriezienus augšup un lejup pa milzīgo viļņu virsmu, apvienojot atlētismu un mākslinieciskumu. Vecā gvarda ievēroja šo pārdrošo jauno fenomenu, kurš spēja apliecināt sevi viņu sērfa vietā. Marks pacietīgi iemantoja viņu cieņu. 1983. gadā Havaju salas piemeklēja reizi mūžā sastopami ziemas bangojumi, kas pulcēja pūļus, lai vērotu neparastos viļņus. Marks saskatīja savu iespēju ieiet vēsturē. 18. janvārī viņš airējās jūrā pie Vaimejas un mēģināja noķert Guinness rekordgrāmatā ierakstāmu vairāk nekā 60 pēdu milzi. Marks noslīdēja lejā pa milzīgā viļņa sienu, taču viņa sērfa dēles salūza zem milzīgā spiediena. Marku viļņa mutuļojošajā mucā mētāja kā lelli. Sasmalcinošais ūdens nežēlīgā uzbrukumā izrāva gaisu no viņa plaušām. Tieši brīdī, kad Marka redze sāk izplūst un kurlinošā dārdoņa pierima, viņa nespēkā ļenga no ķermeni no jūras pacēla glābšanas helikopters.
Lai gan Marks tajā dienā neuzvarēja mītisko vilni, viņa drosme bija leģendāra. Izdzīvošana pēc tik katastrofāla kritiena, ko izraisīja Nikons Milzis, nostiprināja Marka reputāciju kā surfošanas leģendai. Marks pēc savas gandrīz nāves pieredzes lieliski izteica savas dzīves filozofiju. Ja tu vēlies izjust galēju aizrautību, tev jābūt gatavam maksāt galējo cenu. Tas būtu iespaidīgs veids, kā aiziet. Es domāju, tas ir lielisks veids, kā aiziet. Es domāju, tieši tā es vēlētos aiziet. Šie vārdi izrādījās pravietiski. Marka harizma un fotogēniskais stils arī veicināja viņa slavu. Viņš kļuva par iecienītu objektu surfošanas fotogrāfiem un parādījās uz vairāk žurnālu vākiem nekā daži pasaules čempioni. Marks saprata mediju spēku. Bērnībā, kad viņa ģimene dzīvoja tālu no jebkuras okeāna piekrastes, surfinga žurnāli un filmas bija viņa glābšanas riņķis, kas ļāva viņam uzturēt saikni ar sportu, kuru viņš mīlēja. Tagad viņš izmantoja šo ietekmi, lai sasniegtu savu sapni. Saņemot atalgojumu no sponsoriem tikai par surfošanu, Marks dzinās pakaļ viļņiem visā pasaulē. Havajas, Kalifornija, Indonēzija, Dienvidāfrika, Peru. Lai kur arī izplatītos baumas par milzīgiem viļņiem, varēja būt drošs, ka Marks drīz dosies turp. 90. gadu sākumā Marku plaši uzskatīja par vienu no labākajiem lielo viļņu surfotājiem pasaulē. Bet pat Marks vēl nezināja par vilni, kas noteiks viņa karjeru. Mavericks, kas atrodas neparastajā surfotāju mekā Ziemeļkalifornijā. Mavericks gadu desmitiem bija rūpīgi glabāts noslēpums. Attālinātais, klinšainais izvirzījums bija pieejams tikai pēc bīstam pārgājiena. Viļņi bija tikpat ledaini un nežēlīgi kā pats ainavas raksturs. Vietējais Jeffs Clarks tur viens pats surfoja 15 gadus, pirms 90. gadu sākumā beidzot atklāja šo vietu pasaulē. Kad ziņas par šo dziļūdens vilni, kas varētu sacensties ar vaimēju, sasniedza surfotāju kopienu, Marks zināja, ka viņam jābūt vienam no pirmajiem, kas pieradinās šo briesmoni. Tās bija tādas ziņas, uz kurām daži lielo viļņu surfotāji gaida gadiem. Un tāds vilnis, kur daudz bija apņēmības pilni iekarot, neskatoties uz briesmām. 1994. gada 22. decembrī Marks nakts laikā lidoja no Havaju salām uz San Francisco. Iepriekšējā dienā viņi bija saņēmuši ziņu, ka Mavericks sasniedzis bangojums, kāds gadās tikai reizi mūžā. Tā bija viņa iespēja. Marks bija pazīstams ar to, ka rūpīgi pētīja laikapstākļu modeļus, un viņa rūpīgi izsvērtā bangojuma izvēle bieži atmaksājās ar elpu aizraujošiem viļņiem. Bet, kad viņš ieradās 23. datumā, viņš bija šokēts, atklājot, ka bangojums pa nakti bija strauji samazinājies. Dārdinošie 50 pēdu viļņi, kas bija redzami dienu iepriekš, bija samazinājušies līdz pārvaldāmiem 25 pēdu viļņu sienas augstumiem. Šie viļņi joprojām bija milzīgi pēc parastajiem standartiem, bet Marks bija surfojis pa daudz lielākiem viļņiem vaimējā. Viņš nebija no tiem, kas atkāpjas neviena viļņa priekšā, tāpēc viņš sagatavojās surfot jebkurā gadījumā. Lai kopā ar viņu drosmīgi stātos pretī bīstamajiem apstākļiem, pievienojās arī citi lielo viļņu surfotāji – Kens Bradshaws, Broks Littls un Maiks Pārsons, kā arī fotogrāfs Roberts Brauns, lai dokumentētu viņu sasniegumus. Grupa no īrētās laivas, ar kuru viņi bija devušies uz Mavericks, vēroja draudīgos viļņus un psiholoģiski gatavojās gaidāmajai cīņai. Kad viņi bija izlēmuši doties airēt uz putojošajiem ūdeņiem, atkāpšanās vairs nebija iespējama. Maiks Pārsons bija pirmais, kurš mēģināja, airējot savu dēlu aiz lūstošo viļņu joslas. Viņš cīnījās, lai saglabātu kontroli, kamēr vairāki viļņi no visām pusēm viņa daudzīja, krītot lejā ar 1000 kravas automašīnu svaru. Pēc izmisīgas 20 minūšu cīņas Maiks atzina sakāvi, ļaujot pavadošajam ūdens motociklam viņu izvilkt no mutuļojošajiem ūdeņiem un nogādāt atpakaļ uz salīdzinoši drošo laivu. Kens Bradshaws bija nākamais, kurš izaicināja likteni, nenovērtējot par zemu zem mutuļojošās virsmas virmojošo atstraumju niknumu. Viņa drošības siksna sapinās zemūdens akmeņos, un viņš tika ar nežēlīgu spēku ierauts dziļumā, bet trakojošie viļņi liedza iespēju izkļūt. Vairākas bezgalīgas sekundes viņš tika piespiests zem ūdens, līdz beidzot satriekts, bet neskarts, izlauzās brīvībā. Neskatoties uz drauga bīstamajiem brīžiem, Marks bija nepacietīgs doties pie milžiem, kuru dēļ bija mērojis tik tālu ceļu, lai tos iekerotu. Broks sekoja Marka, piemēram, airējot tālāk jūrā stundu vēlāk, kad šķita, ka viļņi nedaudz pierima. Viņi ķēra viļņus pēc kārtas, izaicinot viens otru veikt arvien drosmīgākus gaisa manevrus uz milzīgajām viļņu sienām. Pēc stundas, kas pavadīta balansējot uz katastrofas robežas un piedzīvojot bīstamas situācijas, Marka draugi nolēma šai dienai beigt surfošanu. Tikmēr Marks bija izvēlējies šķietami mierīgu 20 pēdu augstu vilni, lai noslēgtu savu sesiju, kas bija tālu no 50 pēdu viļņiem, kurus šis atlētiskais pieredzējušais surfotājs jau bija iekarojis iepriekš. Pārējie surfotāji bija aizņemti, atgūstot savus ūdens motociklus un kravājot ekipējumu pēc savām nogurdinošajām cīņām ar jūru. Pagāja gandrīz 90 minūtes, līdz izplatījās trauksme, ka Marks kaut kādā veidā nav atrodams.
Kur ir Marks, vai ne? Vai tu redzēji Marku, kad airēja atpakaļ vai kad nāca ārā? Izmisīgi meklējot pazudušā drauga pēdas, viņa biedri izklīda, lai meklētu. Pēc mokošām minūtēm Marka ķermenis beidzot parādījās uz ūdens virsmas, jūdzi lejup pa krastu, ieskalots ostā, kur ieskauj stāvas klintis. Kad krasta apsardzes kuģis atrada viņa nekustīgo ķermeni dreifējam starp aļģu laukiem, virs galvas skumji kliedza vientuļi kājas. Marka draugi nespēja noticēt, ka tik pieredzējis surfotājs varēja tik klusi aiziet bojā. Es pārgāju no visaugstākā pacēluma, izdzīvojot šo notikumu un dienu uz tādu zemāko punktu, kādu nekad iepriekš nebija jutis. Viņa iepriekšējās saskars ar nāvi tajā dienā tagad šķita biedējošs gaidāmās traģēdijas priekšvēstnesis. No krasta redzamie viļņi izskatījās mānīgi mazi optiskas ilūzijas dēļ. Maveriki viļņi lūst neticami tuvu robainajiem krasta akmeņiem un rifam. Blāvi pelēkās debesis radīja pretgaismu, tāpēc bija grūti novērtēt patiesos apstākļus. Bet, kad Marks airēja ārā, niknums kļuva acīm redzams. Augstais, spēcīgais, mutuļojošais ūdens šķita dzīvs, it kā tas vēlētos viņu iznīcināt. Marks bija noguris no ceļošanas, bet viņš atmeta nogurumu, apņēmies neizniekot šo iespēju. Viņš izvēlējās savu vilni un spēcīgi airēja, lai pielāgotos tā ātrumam. Nokāpšana pa viļņa sienu šķita bezgalīgi stāva. Pusceļā lejup Marks trāpīja negaidītā sacirsta ūdens posmā, kā rezultātā viņa dēles izslīdēja no apakšas. Viņš brīvi krita 25 pēdas un ar spēcīgu triecienu acitās pret ūdeni, kas izsita elpu no viņa. Vilnis nežēlīgi daudzīja Marku, turot viņu zem ūdens ar 3 pēc kārtas graujošiem triecieniem. Markam aiz acīm uzplaiksnīja zvaigznes, kad viņa galva ar pretīgu krakšķi acitās pret rifu. Marks tika turēts zem ūdens bezgalīgas minūtes, nespējot uzpeldēt atpakaļ uz virsmas. Pēc šķietamas mūžības mutuļošana beidzot mitējās. Marka nespēcīgais ķermenis uzpeldēja virspusē. Viņu noturēja virs ūdens, viņa sērfu dēļa peldspēja, kas joprojām bija piestiprināts pie viņa potītes. Kad mēs pietuvojāmies viņa dēlim, sapratām, ka viņš joprojām ir piestiprināts pie savu dēļa. Viņš peldēja joprojām uz ūdens virsmas. Ziņas par Marka šokējošo nāvi tagad jau bēdīgi slavenajā Mavericks viļņu vietā āstri izplatījās surfotāju kopienā. Kā tāda pieredzējusi leģenda kā Marks varēja piedzīvot traģēdiju uz viļņa, kuru viņš bija braucis 100 reižu iepriekš. Neticīgais tonis tajā dienā publicētajos ziņojumos atklāja šoku par vienu no viņu prasmīgākajiem zaudējumu. Tas, ka Marku Fu pārspēja pieticīgs vilnis, bija pretrunā jebkādai loģikai. Aizbraukt turp un redzēt viņu, lai vispār sāktu picēt, ka tas varētu būt īsts. Un es nometos ceļos, lūdzu turēju Marku, turēju viņa roku, satvēru viņu aiz krūtīm un teicu, kāpēc? Oficiālais nāves cēlonis – noslīkšana. Izmeklēšana par šo neticamo negadījumu atklāja vairākus secinājumus. Marka pieredze iespējams bija radījusi pašapmierinātību. No guris no ceļojuma, apmānīts ar mazākiem viļņiem, Marks izvēlējās vieglprātīgu maršrutu, neizmantojot savu ierasto rūpīgo precizitāti. Saskaroties ar šķērsli viļņa vidū, Marks tika spēcīgi sviests pret aso rifu zemāk, kas bija rets kļūdains novērtējums. Siksna, kas savienoja Marku ar viņa dēli, aizķērās aiz robainiem akmeņiem, iesprostojot viņu zem ūdens. Viena balto putu siena pēc otras viņu spieda lejup, un Marks bija bezpalīdzīgs okeāna niknuma priekšā. Viena no viņu leģendu zaudējums smagi skāra kopienu. Apmēram 600 cilvēku apmeklēja viņa bēres, kas notika viņa iemīļotajā sērfošanas vietā Vaimejas līcī un godināja viņa dzīvi. Kad Marka pelni tika izkaisīti vietā, kur viņš jutās visdzīvākais, daži jautāja, vai viņa mantra pieņemt galējo cenu nebija paredzējusi viņa agrīno nāvi. Vai arī tajā dienā parasta vilnis netaisnīgi bija laupījis dzīvību vienam no sērfošanas izcilniekiem. Sērfotāji, kas bija Markam tuvi, zināja, ka neskatoties uz risku, viņš rūpīgi gatavojās, lai samazinātu nelaimes iespējamību. Marks vienkārši sekoja savai kaislībai, kad iejaucās nežēlīgs liktenis. Marka Fu šokējošā nāve. Mavericks izraisīja arī intensīvas diskusijas par drošību lielo viļņu sērfošanā. Mavericka attālinātie ledainie ūdeņi un bīstamais zemūdens rifs palielina gan nepieciešamo meistarību, gan risku. Marks nevalkāja peldspējas palīglīdzekli. Tā vietā paļāvās tikai uz sava dēļa drošības saiti, lai tā viņu izvilktu kritiena gadījumā. Daži sprieda, ka siksna viņa traģiski pievīla, sapinoties un iesprostojot viņu. Tas izraisīja karstas diskusijas par drošības saites uzticamību, kas joprojām turpinās sērfotāju pasaulē. Ja šis stāsts tev šķita gan aizraujošs, gan sirdi plosošs, noteikti nospied patīk pogu un abonē kanālu, lai nepalaistu garām vēl šādus stāstus. Ceru tevi redzēt arī nākamajā reizē.